Šodien mēs esam Slokas dzīvnieku patversmē, lai iepazīstos ar vietu, kur dzīvnieki, kuri palikuši bez mājām, saņem otru iespēju. Mēs vēlamies parādīt, kāpēc dzīvnieki nonāk patversmēs, kā viņi šeit dzīvo un kā ik viens no mums var palīdzēt viņiem. Mēs uzdosim jautājumus patversmes darbiniekam Martai. Sveiki! Sveiki! Cik ir gadi jūsu patversmei un kādi dzīvnieki jums ir? Patversmei ir 20 gadi. Tātad Slokas dzīvnieku patversme pastāv 20 gadus. Un dzīvnieki mums ir suņi un kaķi. Nu, tad cik daudz jums ir dzīvnieku? Suņi ir, teikt precīzi nepateikšu, bet ap 30. Un kaķu arī varētu būt jau ap 30. Kā dzīvnieki nonāk patversmē? Dzīvnieki nonāk dažādos veidos. Viens no tādiem lielākiem ir klaņojoši dzīvnieki. Cilvēks attiecīgi redz klaņojošu dzīvnieku un izsauc attiecīgos cērājus. Suns tiek, teiksim, tā notverts, un tad viņš nonāk patversmē. Ir, protams, arī privāti nodot dzīvniekus, nevar parūpēties vai kā savādāk. Ir arī gadījumi, kad saimnieki ir miruši, radinieku nav, un tāpēc dzīvnieks nonāk šeit. Teiksim, tas ir par suņiem, vairāk par kaķiem. Ja mēs arī runātu, tad par kaķīšiem būtu arī mazliet savādāk, bet arī ir koloniju kaķi. Un, attiecīgi, tad tajos gadījumos kolonijas tiek izķertas un viņas tiek sterilizētas, kāds tiek palaists atpakaļ, bet ir daudz, kuri tiek doti uz adopciju. Kā mēs parasti cilvēki varam palīdzēt jūsu patversmei? Palīdzēt var ļoti vienkārši. Pirmais, noteikti tās ir pastaigas. Mēs ļoti novērtējam, ja nāk ar dzīvniekiem pastaigāties, sunīšiem. Jo tas pirmkārt atvieglo gan mūsu darbu, gan arī sunīši tiek, teiksim tā, ilgākās, garākās vai pat vairākas reizes dienā pastaigās. Otrs, protams, tas ir ziedojumi. Ziedojumi, kas ir tāds akūtākais, ir dzīvnieku pārtika, tas var būt tekstils, un tie noteikti ir medikamenti. Ja, teiksim, runājam par barībām, tad mums ir ļoti daudz sunīšu, kas ir seniori. Lielākoties mums ir augumā lieli un salīdzinoši veci sunīši. Un, attiecīgi uz vecumu nāk jau papildus viskaut kādas problēmas. Un daudz suņi mums lieto arī gastrobarību, kas nedara, teiksim, viņam nedara cita pārtika. Tas nozīmē to, ka mums ir papildus jāiegādājas vai ziedotāji noziedo mums gastrobarību. Un tad, teiksim tā, ja mums ir talkas dienas, tad talkas dienās var palīdzēt pielikt savu rociņu klāt. Tas ir tāds būtiskākais, kā var mums palīdzēt. Kā var adoptēt dzīvnieku no patversmes? Adoptēt var salīdzinoši vienkārši. Ja mēs runājam par suņiem, tad pie sunīšiem mēs noteikti iesakām braukt atkārtoti vairākas reizes, staigāties, izvērtēt savas iespējas. Un tad jau tā procedūra tālāk ir tāda, ja, teiksim, izvēlamies sunīti, esam vairākas reizes bijuši pastaigā un viss ir forši, viss apmierina, tad jau mēs formējam adopcijas līgumu, un tad jau sunīts vienkārši tiek pārreģistrēts uz jauno saimnieku, un tad būtībā tas arī ir viss. Ja runājam par kaķiem ir mazliet vienkāršāk, jo suns nes lielāku atbildību kā kaķītis, ja kaķītis tāds pašpietiekams. Un, tad ar kaķīti arī braucam, iepazīstamies, attiecīgi mēs redzam, kādi mums te kaķīši ir, ja kāds iekrīt sirsniņā, līdz jābūt ir būrītim pārvadājumā, un arī uzreiz varam dot uz adopciju, pārreģistrējam dzīvnieku uz jauno saimnieku, un tad jau viss dodās. Un sunīši un kaķīši no patversmēm arī iet jau pilnībā vakcinēti ar pasēm, ar mikročipiem un sterilizēti kastrēti. Tā kā pēc tam nākamais vetārsta apmeklējums nav nemaz tik drīz. Kādu padomu jūs varat iedot cilvēkam, kurš grib pirmo reizi paņemt sev dzīvnieku no patversmes? Ja, teiksim, dzīvnieku vispār nav bijis, ikdienā, bērnībā nav bijusi saskarsme ar dzīvniekiem,
tad noteikti pirmais, kas ir kārtīgi izvērtēt savas iespējas un noteikti uzklausīt patversmes darbiniekus viņu ieteikumos. Ja tiešām cilvēks saka, ka sunīts ir ļoti aktīvs, tad mēs tiešām izvērtējam, vai mums ir tik aktīvs dzīvesveids. Tad pirmais ir noteikti izvērtēt vispār savas iespējas, un otrs ir varbūt veikt mājās izpēti, ko prasa kaķis no sevis un ko prasa suns. Kā pirmo noteikti, varbūt, ja vispār dzīvnieki nekad nav bijis, varbūt ieteiktu sākt ar kaķīti. Jo kaķītis tomēr ir mazliet vienkāršāk, ar viņu gan pakārto darba lietas, gan ceļojumus un tā tālāk. Tā kā pirmais varbūt sākt ar kaķīti, un pēc tam jau pārējām varbūt tās pie sunīša, ja teiksim saprotam, ka viss ir forši un varam vēl kādu paņemt sev. Bet noteikti jāadoptē ir atbildīgi. Mēs nevaram tā atbraukt. Gribu šito, braucu mājās ar suni. Tā nekādā gadījumā nenotiks. Vienmēr ar sunīšiem obligāti ir jāiet pastaigās. Un tikai tad mēs vispār varam runāt par kaut kādu adopciju. Tā kā galvenais ir atbildīgi visu to darīt. Paldies Slokas dzīvnieku patversmei par viņu darbu un sirds siltumu. Atcerēsimies, palic var ik viens. Kopā mēs varam mainīt dzīvnieku dzīves uz labu pusi. Timurs Manuhins. Arturs Skrifko. Darija Ziļova. Paldies par uzmanību!